vispār tāda saule, laicīgs smuks. Esam pie jūras beidzot. Vējains ledus, stāvkrasts. Tālumā stāvkrasts ir. Visur šeit. Te noies lejā. Nu, vot esam Paldiskos. Te pie stāvkrastas apskaties kās pa ūdens, ledus kritumiem. Tur daudz vēl ir. Jā. Atnācām šeit. Laikam šeit arī pavasar bija pa nakti palikusi kaut kur šinī stāvkrastā. Laicīgs skaists, vienkārši super. Slidā. Tāda pārka arī iet pāri. Tādi ledus gabali. Lienīti staigā kaut kur šeit. Labi. Norgājām kaut kādu baigo gabalu tur riktīgu. Nu tur pāri pa kilometru. Visu ceļu šitādi te. Lieli. Un tagad izrādās galā ir ūdens. Tālāk netiekam. Jāiet atpakaļ būs. Atnācām pie ūdens, sasaluša ūdens kritumā. Tā. Nē, vajadzēja tālāk. Rekā, viss sasalis no augšas līdz liekam 6 metri. Un te tā kā ārā viņas zem apakšā zem ledus. Un iet projām. Reklienīt arī bildes taisa. Labi. Re, kur ir Indra mums ir. Es esmu zem ūdenskrituma palīdis apakšā. Visi parasti fočējā zem ūdenskritumiem. Re, kur ūdenskrituma siena. Un te var iziet apakšā cauri zem ūdenskrituma. Un atkal ārā. Tagad te no augšas tas pats ūdenskritums. Re, kur tas ūdens iet lejā. Viss tas ūdenskritums. Un re, kur cilvēks staigā, tur ir upe, apakšā ir straume. Re, kur lienīti stāv virs ūdens. Un re, kur arī var iet, ledus iet, mēs te staigājam, un pa apakšu iet ūdens. Tur laikam arī dzīves, es tuvāk baidos iet, bet es domāju, ja Oskars ar Valteri būtu šeit, viens no viņiem točni būtu paprovējis iekāpt, paskatīties, kas tur ir iekšā. Te esam pie ūdens krituma kārtējā, ledus krituma. Tums jau paliek, bet tu baigie lēģi apkārti. Ūdens, uzmanīgi ūdens dārbi. Apārsās viss. Baigais ūdens krituma. Lādās viņā. Jā. Tur gaismiņas iekšā, varēs ledus arī aiziet. Nē, nevar. Jā. Nē. Ieskapīt. Tur aiz ledus arī var aiziet garām. Nu, es laikam neietu. Bet nu lēdi baigās. Pastāst kaut ko. Pastāstīt kaut ko, te ir augsti. Augsts. Mikrums nāk, ne augsts, bet mikrums vajag. Te lāstas var būt. Redzēji, kā tur var? Redzēt? Esam atbraukuši uz Rakvēru pa ceļam. Reku Rakvērs bullis tāds liels kalna galā. Tepat pie blakus pie Rakvērs pils drupām. Tas pa ceļam apstājāmies. Pastāst, kāds laiks?
Augsts ļoti. Mitrs augsts. Jā, sniedziņš sniega. Reku sargs augšā arī ir akvērs cietoksnī. Jā. Tiešām ar visu šķēpu un cirvi. Šī pilsētā var atvērsties. Te cīsiņu meistari visi dzīvo. Jā, un būlis, kā teica būlis, ļoti lieliem ragiem un pautiem. Esam atbraukuši uz Valastas ūdenskritumiem. Kā te skaisti. Stāvkrasts lielākais, otrais lielākais Igaunijā. Kur aiziet lejā vēl tālu, tas ūdenskritums, mežonīgi daudz ledus. Visi koki apsaluši. Visi. Nu, te doma ir noiet, te kaut kas vēl ir. Tur lejā var nokāpt, kur aiziet lejā vēl tālu, tur pat atciņa līdz jūrai. Un ka jūra visa ir aizsalusi pilnīgi. Divas dienas ļoti. Aizsalusi un kaut kur bija. Kur arī tālumā ir arī kuģīši. Nezinu, ko viņi tur dara. Nu, lūk, tās ir Valastas, tas ūdenskritums, leduskritums. Nu, baigi iespaidīgais. Te tas pats Valastas leduskritums no apakšas. Nu, iespaidīgi. Ko tas ledus te sadara ar tiem kokiem, zariem? Tie visi koku zari apsaluši. Skaisti. Viss līdz lejā. Sasals. Un vēl no sienām nāk ārā. Un tas vēl līdz jūrai. No lejas galīgi lejā nesam. Te ir viss tas ledus sabiržs. Tālu. Te pat Valastē atkal esam uznākuši uz aizsalušās jūras. Te sākās jūras līdzenais. Tur tālāk atkal grubuļi sākās. Kuģi tālumā. Viss gar krastu smuki, visi tādi bortiņi. Pirmais bortiņš, otrais bortiņš, riktīgi liels ar uzsalas. Kas tas mums tāds lienīte nāk. Arī līdz līdzenājiem ledum atnākusi. Tas ir leduskritums, kārtējo reizi. Caur kokiem vasarā laikā viņi vispār dēļ lapām nevarēs redzēt tos ledus gabalus. Būs aizsalapojas visas lapas priekšā un leduskritumu. Nu, lienīt parāda, kā jūras līd. Nu, paskrien bišķiņ. Tā ir riktīgi, nu, ar elkoni pret ledu. Nu, tāds lienīt atpūšās uz jūras. Nemaz nebaidās, ka var kāds ronis izlīst ārā, paķertais kājas. Nu, lūk. Kā tepat Valastē, tagad iesim pa tādu tiltiņu abi. Iesim pa tiltiņu. Centīsimies. Nu jā. Apgriezīšu kameru. Rāda. Un rekur viss. Zigli. Rekur iesim tagad. Visi koki redz kādi ar bumbuļiem. Nav nemaz tik traki, laikam. Ir traki? Labi, visu roku. Tur tā tāda kuģa ledus jūrā. Noskrien uz priekšu. Igauņu dāmas svārkos, tautas svārkos. Nu, lūk, te ir lejā. Viss tas ūdenskritums tā. Nekad uz to pusi nāk zem ceļa ir apakšā viss. Un tie kociņi visi snieg un ledus bumbuļiem. Un aiziet. Mēs tur lejā var, tā jūra bija. Tā, ko mums vēl? Lāstaks atdaudzīt. Tas ir pa tūpi ievilku, pagaid tālāk. Jā, labi ir. Kāds ir daudzīts atlūzušas. Paskaties, margas kāds. Margas skaistas ir, jā. Rekāds, viss ir apledojis, viss pilnībā. Visi koki salocīti. Nu, baigi skaisti. Viss ledus ūdenskritums sasolts. Un te vēl jāiet cauri birzi šito, te ledus birzi. Tagad esam atbraukuši pie Langabojas ūdenskrituma. Nu, protams, pēc tā iepriekšējā tas nevar vairs nekas te nevar pārspēt. Tas nelieliņš ir, bet, Gids teica, ka, kad labāk pavasarī, tad ir kaskāde kaut kā, te viņi visi ir sasalus. Acīm redzot, ir daudz vairāk ūdens un kaskāde. Varētu tad arī būt vasarā vai pavasarī agrā.